Man tāds iespējas, ka tā politika, konvencija ir ratificēta, bet līdz galam ieviesta viņa nav. Daļai tas prasa līdzekļus gan lai palīdzētu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet arī ar citu veidu attīstības traucējumiem, un ka apziņas līmenis sabiedrībā par to konvenciju un par to jauno pieeju, ko tas paredz atbalstīt cilvēkus un deinstitucionalizēt cilvēkus, ka tas ir par šo zina diezgan maz cilvēku, un kad krīzes gados īpaši daudz par to ir aizmirsuši. Es joprojām uzskatu, ka vides pieejamība Latvijā ir diezgan traģiskā stāvoklī, salīdzinot ar daudzām citām Eiropas Savienības dalību valstīm, un ka šeit ir jāstrādā ļoti nopietni, un šeit Apeironas darbs ir bijis ļoti svētīgs, manuprāt, lai izglītotu amatpersonas par to, cik ir grūti pārvietoties cilvēkiem, kam ratiņkrēslos un citu veidu kustību traucējumiem. Bet es domāju, ka šeit vēl milzīgs darbs stāv priekšā. Ideālā gadījumā var izmantot skaļas tiesas prāvas un paraugu prāvas, lai celt to izglītības līmeni, informētības līmeni, lai raidītu signālu, lūk, kad ja jautājums netiks risināts, tad būs vēl un vēl šādas prāvas. Tātad es to ļoti atbalstu, bet es uzskatu, ka tas neizslēdz tiesību sarga aktīvāku darbu. Es domāju, viena jauna tendence, ko mēs redzēsim, ir ņemot vērā Eiropas novecošanos, mēs redzēsim ar vien lielāku saikni starp diskusijām par invalīdu tiesībām un vecu cilvēku tiesībām. Un ko tas nozīmē dzīvot vienā sabiedrībā, kur cilvēki, varbūt viņi nevar darīt visu, ko viņi varēja darīt, esot 20 gadu vecumā, un kā pielāgot darba vietas, kā pielāgot dzīves apstākļus šo arvien vecāku cilvēku vajadzībām. Un es domāju, es ļoti ceru, ka tas invalīdiem arī nāks pa labi šīs diskusijas. Es domāju, ka vispār mūsu pensiju un pabalstu sistēma ir ļoti bēdīgi salīdzinot ar pārējās Eiropas Savienības dalību valstīm. Labi, varbūt pensijas kopumā cilvēki, kas ir pensijas vecumā, neciet visvairāk krīzes apstākļos, ciet visvairāk ģimenes ar daudziem bērniem, un es domāju, droši vien invalīdi un citas tādas mazai sargātas grupas. Tātad runāt, ka mūsu pensionāri ir vistrakākā stāvoklī, es domāju, ka nevajadzētu, vienkārši viņiem ir lielāka politiska vara, jo viņi iet un balso. Mēs esam daļa no visas bagātākās valstu grupas visā pasaulē. Mēs tagad esam izkārpījušies no krīzes ārā, un tagad vairs nav attaisnojumu nepievērst uzmanību tiem trūkumiem, tām problēmām un tām grupām, kuram visvairāk vajag palīdzību un atbalstu.